Pepa cūka ir pilna ar smieklīgām animācijas kļūdām, un šodien mēs apskatīsim tās visas. Tāpat kā sērijā Meža klubs, kad misters Vilks runā ar bērniem, mēs redzam, ka starp viņu un bērniem ir koka celms. Taču tikai pēc dažiem kadriem koka celms pazūd. Sērijā Ātrā palīdzība. Doktors Brūnais Lācis atnāk uz bērndārzu, lai bērniem parādītu, kā ārstēt slimu cilvēku. Tagad paskatieties uz Frediju Lapsu šeit. Viņš sēž tieši blakus ātrās palīdzības riepas, bet kļūda ir tāda, ka katru reizi, kad kamera pietuvina doktoru Lāci, Fredijs un pārējie bērni pazūd. Un paskatieties arī uz šo bumbu tieši aiz doktora Lāča, jo kad kamera pietuvina viņam, bumba pazūd. Vēlāk sērijā doktors Lācis noripo lejā pa kalnu un ietriecas ābeles kokā. Un nokrīt 8 āboli. Bet kļūda ir tāda, ka, kad skatāmies ainu no attāluma, mēs redzam tikai 5 ābolus. Bet, kad ātrā palīdzība parādās kadrā, mēs atkal redzam 8 ābolus. Tagad pāriesim pie sērijas Vilciena brauciens. Šeit mēs redzam, ka Rebeka, Pedro un Denijs sēž rindā, un Kendija kaķis ir aiz viņiem. Tikai dažus kadrus vēlāk, kad misters Trusis nāk pārbaudīt biļetes, Denijs un Kendi ir samainījušies vietām. Un šajā ainā visi bērni ir atzīmējuši signālu lodziņu savās lapās. Bet problēma ir tāda, ka viņi vēl nav redzējuši signālu lodziņu. Taču, kad Pepa ierauga signālu lodziņu, mēs atkal redzam viņu aktivitāšu lapu. Bet kļūda ir tāda, ka signālu lodziņš nav atzīmēts. Bet tikai dažas ainas iepriekš viņi visi bija atzīmējuši signālu lodziņu. Sērijā Misters Buls izrok upi, kad vectēvs cūka kāpj uz sava laivas, mēs varam redzēt, ka tieši šeit ir šī pārslēgšanas svira. Bet pēc mirkļa, kad viņa laivu bloķē Mistera Bulla ekskavātora laiva, pārslēgšanas svira pazūd. Un arī, ja mēs paskatāmies uz Mistera Bulla laivu, mēs varam redzēt vadības sviru. Bet vēlāk sērijā, kad policijas laiva ierodas notikuma vietā, svira pazūd. Sērijā Ballīšu autobusi Pepa saņem ielūgumu uz Kendijas kaķes dzimšanas dienas ballīti, bet ballīte notiek 2-stāvu Ballīšu autobusā. Un kā mēs redzam šeit, autobusam ir tikai viena sēdekļu rinda. Pēc neilga brīža visi ir apsēdušies un autobuss sāk kustēties. Atcerieties, visi bērni sēž vienā un tajā pašā sēdekļu rindā. Bet, kad mēs skatāmies uz autobusu no ārpuses, varam pamanīt, ka sēdvietu izkārtojums tagad ir pilnīgi atšķirīgs. Tagad bērni sēž dažādās rindās, kā parastā autobusā. Sērijā Londona Madāma Gazela aizved klasi uz Londonu uz vienu dienu, kur viņiem ekskursiju pa pilsētu vada neviens cits kā Anglijas karaliene. Kad viņi gaida, lai kuģis šķērsotu tiltu, mēs varam pamanīt, ka autobusā iekšpusē ir uzrakstītas kādas instrukcijas. Bet, kad kuģis šķērso tiltu un mēs redzam autobusu no cita skatpunkta, mēs varam pamanīt, ka iepriekš redzamā instrukcija lapa vairs nav tur, un tas vēl nav viss. Visas sērijas laikā šis zvans autobusā parādās un pazūd. Sērijā gleznošana Pepa un Džordžs glazno dažādas attēlus. Sākumā, kad viņi gatavojas, ir 3 krāsas – zila, sarkana un dzeltena. Pepa iemērca savu otu dzeltenajā krāsā, un mēs varam redzēt dzelteno krāsu uz viņas otas. Tomēr, kad aina pārslēdzas no Džordža uz Pepu, krāsa uz Pepas otas pazūd, lai gan viņas audekls joprojām ir tukšs. Pēc mirkļa, kad aina atkal pārslēdzas uz Pepu, uz otas atkal ir dzeltenā krāsa. Šajā sērijā pilsētā ierodas misters Kartapelis. Visi pilsētā ir sajūsmā satikt misteru Kartapeli. Kad cūka ģimene ierodas sporta centrā, pievērsiet uzmanību tam, kur viņi novieto savu automašīnu. Bet kļūda ir tāda, ka, kad misters Kartapelis beidzot ierodas, mēs varam pamanīt, ka viņš ar savu automašīnu brauc tieši cauri vietai, kur cūka ģimene bija novietojusi savu automašīnu. Tātad, vai tēta cūkas automašīna pati aizbrauc uz citu vietu? Tagad nākamā kļūda ir patiešām smieklīga. Šajā sērijā Ziemassvētku vecīša ala. Ir Ziemassvētku laiks, un visi bērni dodas apciemot Ziemassvētku vecīša alu, lai pastāstītu viņam, ko viņi vēlētos saņemt Ziemassvētkos. Kad Pepa un viņas ģimene dodas uz Ziemassvētku gadatirgu, mēs tur varam redzēt arī Zoju zebru un viņas mammu. Bet kļūda ir tāda, ka Zoja un viņas mamma ir arī panorāmas ratā. Jūs varētu domāt, ka tās ir dažādas vienas sugas varonas, bet tas nav iespējams, jo viņas ir ģērbušās pilnīgi vienādās drēbēs. Kā tas vispār iespējams? Turpinām tālāk. Sērijā Tirgus Pepa un viņas ģimene dodas uz tirgu, lai nopirktu dažas lietas. Pēc ābolu iegādes viņa apmeklē Govas kundzes stendu. Pamaniet, ka tētis cūciņš tur grozo ar āboliem, un mamma cūciņa stāv tieši aiz viņa. Bet problēma ir tāda, ka, kad tētis cūciņš no sieras maržas nokrīt uz grīdas, mamma cūciņa un grozs pazūd. Un tas vēl nav viss. Pēc mirkļa, kad cūciņa ģimene dodas pie mistera Lapsas stenda, viņš viņiem rāda dažādus priekšmetus. Vispirms viņš viņiem rāda koka ābolu, un pēc tam viņš rāda plastmasas sieru. Pamaniet, ka koka ābols joprojām ir tur.
Bet, kad aina attālinās, koka ābols vienkārši pazūd. Es par to nebrīnos, jo ar Misteru Foksu vienmēr kaut kas aizdomīgs notiek. Turpinot, sērijā Sporta stunda, Madame Gazelle aizved bērnus uz vectētiņa Trusīša sporta stundu, un kad viņi nonāk sporta zālē, vectētiņš Trusīts pastāsta viņiem par nodarbību. Tagad pievērsiet uzmanību Kendijas Kaķes un Emīlijas Ziloņa pozīcijai. Kā redzam, Kendija Kaķe ir tālākajā pusē, bet Emīlija ir tuvākajā pusē. Bet kļūda ir tāda, ka jau nākamajā ainā viņa pozīcijas mainās. Dažu mirkļu laikā viņas vienkārši apmainījās vietām. Un tas vēl nav viss. Vēlāk sērijā, kad vectētiņš Trusis stāsta bērniem stāstu, aina pārslēdzas uz Denijas suni, aiz kura stāv Zoja zebra. Bet noblēme ir tāda, ka, kad aina attālinās, paskaties, kur tagad stāv Zoja zebra. Tagad viņa ir aiz Sūzijas aitas. Sērijā Princese Pepa, kad vecmāmiņa Cūka ienāk Pepas istabā, mēs varam pamanīt mēnesi loga kreisajā pusē. Bet pēc mirkļa, kad viņa uzkāpj uz pīles rotaļlietas, mēnesis jau ir pārvietojies uz labo loga pusi. Un visbeidzot, kad viņa apsēžās uz krēsla, mēnesis atkal ir atgriezies kreisajā loga pusē. Tiešām, šim mēnesim vajadzētu izlemt, kur tas grib būt. Nesen iznākušajā sērijā Lava mēs pamanījām lielu kļūdu no animātora puses. Kad Pepa fotografē mammu un tēti Cūku, paskatieties uz fonu. Tur ir dzeltena siena un kalendārs. Bet, kad viņa izdrukā fotogrāfiju, tā izskatās pavisam citādi. Fotogrāfijā viņi stāv pie zaļas sienas, bet iepriekš viņi stāvēja pie dzeltenas sienas. Turpinot, sērijā Emīlija Zilonīte, kad bērni skrien klasē, paskatieties uz viņu secību. Vispirms ir Pepa, tad Rebeka, pēc tam Danijs, Pedro, Sūzija, Zoja un visbeidzot ir Kendija Kaķe. Bet kļūda ir tāda, ka jau nākamajā ainā pirmā ienāk Pepa un pēc Pepas Kendija Kaķe. Bet kā tas ir iespējams? Pirms brīža mēs tieši redzējām, ka Kendija Kaķe ienāca pēdējā, un tas vēl nav viss. Kad bērni rāda Emīlijai, kur viņai pakārt mēteli, mēs redzam, ka uz pakaramā jau karājas vairāk mēteli, taču to secība tagad ir cita. Zaļais un oranžais mētelis ir samainījušies vietām. Sērijā ļoti karsta diena, pašā sākumā mammas Cūkas deguns izsprauc cauri durvīm, kad viņi tās atver. Tagad rūpīgi apskatieties šo ainu. Tā kā ir tik karsts, tev vajag saules krēmu. Vai pamanījāt kaut ko dīvainu? No kurienes mamma Cūka dabūja saules krēmu? Ja viņa būtu ģērbusies parastās drēbēs, mēs varētu pieņemt, ka viņa to izņēma no kabatas, bet viņa ir peldkostīmā. Un noteikti viņas peldkostīmā nav kabata, vai ne? Vēlāk mammas Cūka pievieno cauruli pie krāna, bet no kurienes radās krāns? Sērijas sākumā tur nebija nekā, bet tagad tur ir krāns, un tas vēl nav viss. Vēlāk sērijā ierodas Miss Trusīte ar savu saldējumu ratiņu, un mammas Cūka nopērk saldējumu visiem. Bet Džordža saldējums burtiski izkūst dažu sekundžu laikā, kamēr pārējie saldējumi ir kārtībā. Un kad mammas Cūka grasās dot tēta Cūkas saldējumu Džordžam, paskatieties uz kociņu Džordža rokā. Tiklīdz viņš paņem saldējumu, kociņš pazūd. Kad viņi dodas atpakaļ uz baseinu, mēs pamanām, ka visi ir apēduši savu saldējumu, jo viņu rokas ir tukšas. Bet vēlāk, kad viņi pamodina tēti Cūciņu, var redzēt, ka viņš ēd to pašu saldējumu, ko ēda Džordžs. Sērija Pusdienas ir pilna ar dažādām kļūdām. Pašā sākumā mēs varam pamanīt, ka Džordžs stāv tieši uz dārza un zāles robežas. Bet, kad aina attālinās, mēs redzam, ka viņš tagad ir dažus soļus nost no dārza. Un tas vēl nav viss. Šajā ainā vecmāmiņa Cūka gatavo salātus, kamēr Pepa un Džordžs stāv blakus un skatās. Tagad pievērsiet uzmanību Pepai šeit. Kad aina attālinās, mēs redzam, kā Pepa slīd pie Džordža. Tas izskatās, it kā viņa slīdētu pa grīdu. Tas notika ātri, bet mums izdevās to pamanīt. Sērijā Kanjona zeme Cūku ģimene gatavojas kāpt Miss Trusītes helikopterā, un ja uzmanīgi paskatīsieties uz mammas Cūkas zābakiem, jūs skaidri redzēsiet, ka tie ir zili. Tomēr tikai mirkli vēlāk, kad viņi kāpj lejā pa kāpnēm uz laivas, viņas zābaki brīnumainā kārtā ir mainījuši krāsu uz violetu. Sērijā Sastrēgums lietas nesakrīt. Pašā sākumā mēs skaidri redzam ābeli, kas atrodas ekrāna labajā pusē. Bet tikai pēc dažiem mirkļiem, kad Omīte un Opītes Cūciņa izstumj savu ķēru ārā, tā ābele pēkšņi pazūd. Vēl dīvaināk, koks, kas sākotnēji atradās kreisajā pusē, šķiet maģiski pārvietojas tuvāk mājai. Bet tas nav vienīgais misēklis. Kad Cūciņa ģimene iestrēgst sastrēgumā, pievērsiet uzmanību Miss Trusītes mašīnai. Viņas ausis ir tik garas, ka tās pat izbāžas cauri viņas auto jumtam. Tagad nākamā kļūda ir vienkārši smieklīga. Sērijā Vilciena brauciens Madame Gazelle ved rotaļu grupu izbraucienā ar vilcienu, kur viņiem uz aktivitāšu lapām jāatzīmē tas, ko viņi redz. Bet vilciena stacijā Pedro pazaudē savu biļeti.
Kad Pedro meklē savu biļeti, rūpīgi paskaties uz zemi. Mēs skaidri redzam, ka tur nekā nav. Bet dažas mirkļus vēlāk, kad ierodas Madāma Gazela, Zoe Zebra norāda uz zemi, un tur parādās Pedro vilciena biļete. Nav iespējams, ka biļetes sākotnēji tur bija. Varbūt Zoe Zebra bija paslēpusi biļeti, un kad Pedro skatījās uz Madāmu Gazelu, viņa uzmet viņa biļeti uz zemes. Sērijā Tuksneša sala vectētiņš Trusis, vectētiņš Suns un vectētiņš Cūka dodas makšķerēt. Un ja mēs paskatāmies uz laivu, mēs varam pamanīt, ka tur ir karoga masts, stūre un pārnesums svira. Bet kļūda ir tāda, ka, kad viņi ar laivu aizpeld un sasniedz galamērķi, mēs varam pamanīt, ka pārnesums svira ir pazudusi. Bet iepriekš tā bija tieši tur. Un tas vēl nav viss. Vēlāk sērijā laiva nogrimst, un visi 3 vectētiņi iestrēgst pamestā salā. Tāda palīgā nāk tētis suns. Kad tētis suns grasās kāpt laivā, mēs varam pamanīt, ka viņa laivas pārnesums svira ir malā, daudz tālāk no stūres rata. Bet tiklīdz viņš iekāpja laivā, pārnesums svira tagad ir pārvietojusies tuvāk stūres ratam. Bet paga, ir vēl viens. Visbeidzot, kad tētis suns un bērni atrod vectēvus, pārnesums svira ir pazudusi. Tiešām. Kur vispār var atrast tādas laivas? Sērijā Mistera Kartupelīša Ziemassvētku izrāde visi Pepas rotaļgrupas audzēkņi sapulcējas teātrī, lai skatītos Mistera Kartupelīša uzstāšanos klātienē. Pamaniet, ka Pepa sēž pēdējā rindā kopā ar dažiem saviem draugiem, un tajā rindā Pepas priekšā mēs redzam brūnu kaķi. Tagad pievērsiet īpašu uzmanību, jo šī kļauda ir maģiska. Pēc mirkļa, kad Madāma Gazela paziņo, ka izrāde tūlīt sāksies, brūnais kaķis, kas sēdēja Pepas priekšā, tagad ir teleportējies uz pašu pirmo rindu. Un tas vēl nav viss. Tieši pirms izrādes sākuma Pedro Ponijs saka, ka viņam jāiet uz tualeti. Tagad pievērsiet uzmanību šiem 2 tēliem, kas sēž blakus Fredijam Lapsam. Tiklīdz Pedro iet gar ejas mālu uz tualeti, abas vietas tagad ir tukšas. Bet pirms dažām sekundēm tās bija aizņemtas, un viņa atkal runāja par brūno kaķi. Pēc tam, kad Pedro aiziet uz tualeti, kamera pietuvina Pepu, bet paskaties, kurš sēž viņas priekšā, tas pats kaķis, kurš sēdēja pirmajā rindā. Kad Pedro atgriežas no tualetes, aina atkal attālinās, un, protams, kaķis maģiski atgriežas un apsēžas pirmajā rindā. Tiešām, kāda veida viltības te notiek? Tagad nākamo kļūdu var atrast sērijā Lēkājošā bumba. Šeit Pepa un viņas draugi spēlē futbolu, un mēs varam arī pamanīt 4 kokus ar augļiem. Tagad skatieties uzmanīgi, jo pēc dažām sekundēm visi augļi no kokiem pazūd bez pēdām. Bet pēc dažām sekundēm, kad Rebeka Trusīte iesit vārtus, augļi atkal ir redzami. Tiešām, kas notiek ar šiem augļiem? Sērijā Filmu vakars Pepa un viņas draugi dodas uz Penijas Lācenes māju skatīties filmu. Ja paskatāmies uz divānu, redzam, ka uz tā ir 3 spilveni. Bet kļūda ir tāda, ka tieši tāda, kad Penijas Lācenes vecāki uzstāda projektoru, spilveni ir pazuduši. Un smieklīgākais ir tas, ka pēc mirkļa, kad bērni apsēžās skatīties filmu, mēs atkal redzam 3 spilvenus, bet šoreiz uz tiem sēž Rebeka, Sūzija un Džeralds. Tagad apskatīsim loģisku kļūdu. Sērija Karnevāls ir pilna ar kļūdām. Sākumā Džeralds žirafe redzams pūlī, bet pēc mirkļa viņš jau ir parādē un spēlē elektrisko ģitāru džeza grupā. Un kad aina pārslēdzās uz kapteini suni un Deniju suni, Džeralds atkal redzams pūlī. Un tas vēl nav viss. Kad Misters Kartupelis pamirkšķināja acis, tās kļuva neredzamas, un acis nav vienīgais, kas pazuda. Šajā ainā Misters Kartupelis ir bez rokām. Paskaties uz stūri, viņa rokas tur nav redzamas. Bet pēc mirkļa viņa rokas parādās uz stūres. Sērijā, kurā Pepas klase dodas kempingā, mēs arī pamanījām diezgan interesantu nepārtrauktības kļūdu. Vispirms šajā ainā mēs redzam Mississī vilku, kas māca bērniem, kā veidot ziepju burbuļus. Sīkums ir tāds, ka uzreiz pēc tam, nākamajā ainā, visi ziepju burbuļu veidošanas rīki vienkārši pazūd no visu bērnu rokām. Tāpat kā sērijā, kur Evija pirmo reizi atgriežas mājās, mēs pamanām dažas diezgan smieklīgas kļūdas. Kad tētis Cūciņš tur Eviju, ja mēs pietuvinām attēlu, var redzēt, ka viņa roka iziet cauri Evijas sejai. Izskatās, ka tētis Cūciņš ir ieguvis kādas jaunas superspējas. Viena no mazās Evijas raksturīgākajām iezīmēm ir mazais sirds formas plankumiņš uz vienas vaiga puses, unikāla un ļoti mīļa detaļa. Un nākamā kļūda ir saistīta tieši ar šo plankumiņu. Šajā ainā, kad mazā Evija pagriež galvu no vienas puses uz otru, viņas sirds formas plankumiņš pazūd. Tagad abas viņas sejas puses izskatās pilnīgi vienādas. Tagad nākamā ir loģiska kļūda. Kad Cūciņa ģimene devās uz ārdurvīm, mēs pamanījām attēla rāmi uz sienas, un attēlā var redzēt mammu Cūku, tēti Cūku, Pepu, Džordžu un Eviju. Bet kļūda ir tāda, ka šai sērijai vajadzētu attēlot Evijas pirmo dienu mājās, kas nozīmē, ka visu šo laiku viņa bija slimnīcā.
Tātad, kā cūciņa ģimene jau paspēja aiziet pēc picas kopā ar Eviju, tam nav nekādas jēgas. Sērijā Basketbols tētis Cūciņš atnāk uz bērndārzu, lai iemācītu Pepijai, Džordžam un viņa draugiem spēlēt basketbolu. Un vienā ainā, kad Pepija un Sūzija runā, mēs pamanījām dīvainu kļūdu. Paskaties uz Sūzijas rokām. Viena no tām ir pelēka, bet otra balta. Un tas vēl nav viss. Šajā ainā Džordžs piespēlē bumbu Zojai Zebrai, un viņa to noķer, bet paskaties uz viņas asti, tā izskatās citādāk nekā parasti. Uz viņas astes nav spalvu, bet, kad viņa gatavojas mest bumbu, viņas aste uz mirkli kļūst normāla. Tagad tā ir dīvaina kļūda, vai ne? Sērijā Detektīve Pepa un Džordžs spēlē detektīvus, lai atrastu lācīti. Kad Pepa ienāk savā istabā, mēs varam pamanīt, ka uz grīdas ir maizes drupaču taka, kas rāda ceļu. Vēlāk, kad Pepa sāk uzdot jautājumus tētim cūkām, mēs varam pamanīt, ka drupačas vairs nav redzamas. Un tās vēl nav viss. Vēlāk, kad Pepa izkāp no gultas pēc tam, kad ir atradusi lācīti, drupačas atkal ir redzamas, taču tagad tās ir tuvāk durvīm, nevis logam. Iepriekš drupačas vēda līdz pat logam. Varbūt tētis cūka apēda tās drupačas. Atgriežoties pie Evijas sērijas, mēs pamanījām vēl vienu kļūdu tajā. Kad Pepa, Džordžs un tētis cūka krāso Evijas istabu, mēs caur logu redzam sauli. Un pēc tam, kad viņi pabeidz krāsot istabu, mēs redzam, ka ārā ir satumsis. Taču kļūda ir tāda, ka saule joprojām ir tajā pašā vietā kā iepriekš. Tagad mēs zinām, ka saule lec austrumos un riet rietumos, bet Pepas pasaulē izskatās, ka saule lec un riet vienā un tajā pašā virzienā. Turpinot, sērijā Paslēpes, mēs redzam visu cūku ģimeni, sēžam savā viesistabā. Tagad paskatieties apkārt pa istabu. Šeit ir acīm redzama kļūda. Vai jūs to pamanījāt? Šeit trūkst televizora. Katrā citā sērijā šeit bija televizors, bet šajā sērijā tas ir pazudis. Sērijā Mistera Foksa veikals mēs pamanījām virkni dīvaina kļūdu. Kad cūku ģimene gatavojas ieiet Mistera Foksa veikalā, mēs redzam, ka Džordžs tur rokās krājkasīti, bet tiklīdz viņi ieiet veikalā, krājkasītes vairs nav. Neviens netur krājkasīti, tāpēc kur tā palika? Ja vien Misters Foks to nenozaga, šī ir animācijas kļūda. Un vēlāk sērijā, kad Pepa nolēma nopirkt rotaļu lāci, mēs redzam, ka Džordžs tur to pašu krājkasīti, kas bija pazudusi. Sērijā nav pārāk labi. Kad ārsts lācis ierodas Pepas mājā, Džordžs sākumā redzams stāvam tēta cūkas priekšā. Pēc dažiem mirkļiem viņš stāv starp mammu cūku un tēti cūku, un tad viņš jau stāv mammas cūkas priekšā. Izskatās, ka Džordžs tagad prot teleportēties. Un paskatieties arī uz šo dinozauru zīmējumu zem pulksteņa, jo līdz sērijas beigām tas pazūd. Un tas vēl nav viss. Kad dakteris lācis lej zāles uz karotes, no pudelītes iznāk tikai viena pile, bet ņemot vērā, kā viņš tur pudelīti, visām zālēm vajadzēja izlīt ārā. Turpinot, sērijā tētis Cūciņš pazaudē savas brilles, mēs pamanījām virkni kļūdu. Pašā sērijas sākumā mēs redzam, ka Pepa un Džordžs skatās televīzijā Misteru un Misisī kartupeļus. Kad abi divi nokrīt smejoties, Mistera kartupeļu cepuri nokrīt, bet Misises kartupeļas zieds nenokrīt. Kad Pepa un Džordžs ienāk savu vecāku istabā, vāze ir redzama stāvam pie loga, bet vēlāk tā stāv pie skapja. Paskaties arī uz šīm 3 lūpu krāsām uz toaletes galdiņa. Sākumā tās stāv normāli. Bet, kad Pepa un Džordžs iziet no vecāka istabas, lūpu krāsas ir nedaudz pārbīdītas pa labi. Nav iespējams, ka kāds tās būtu pārvietojis. Vannas istabā mēs pamanījām dīvainu kļūdu. Paskaties uz Pepas pozīciju šeit. Pepa ir aiz Džordža. Bet, kad Džordžs pārbauda vannu un aina attālinās, mēs redzam, ka Pepa tagad pārbauda toaletes vāku. Bet kā tas ir iespējams? Viņa bija aiz Džordža, un mēs neredzējām, ka viņi dotos uz to pusi. Šajā sērijā pilsētā ierodas Misters Kartupelis. Kad visi gaida Misteru Kartupeli pie sporta centra, mēs redzam, ka arī vecmāmiņa Cūciņa ir tur, un kā parasti viņa valkā savu cepuri. Bet, kad Pepa un viņas ģimene ierodas sporta centrā, vecmāmiņas Cūciņas cepuri pazūd. Un tas vēl nav viss. Kad Misters Kartupels pārgriež lenti un atver durvis, mēs redzam, ka ēkā jau ir daudz cilvēku, pirms tā tika atvērta. Kā tas vispār ir iespējams? Turklāt daudzi cilvēki, kas redzami ēkā, pirms brīža vēl bija ārā. Kad Misters Kartupels runā ar bērniem, fonā var redzēt 2 gleznas. Tagad pievērsiet uzmanību šai Hanteles gleznai. Kad Sūzija sāk runāt, šī glezna apgriežas un maina virzienu. Sērijā Muzejs Pepa dodas uz muzeju kopā ar savu ģimeni. Viņa izpēta muzeju un ļoti labi pavada laiku. Un vienā no ainām, kur Pepa skatās uz kroni uz plaukta, mēs redzam, ka fonā aiz viņas ir vienkārša violeta siena. Bet, kad kamera pietuvina Pepai, mēs neredzam violetu sienu, bet tā vietā redzam stikla vitrīnu.
taču iepriekšējā ainā aiz viņas bija tikai violeta siena. Sērijā Kapteinis tētis Cūciņš, Cūciņa ģimene dodas laivu braucienā. Tagad paskaties uz šo metāla stabu uz laivas. Uz tā nav nekā, bet pēc dažām sekundēm tur maģiski parādās zvans. Tajā pašā sērijā mēs atradām vēl vienu dīvainu kļūdu. Paskaties uz piknika segu. Tu vari redzēt, ka tā ir pilna ar dažādiem ēdieniem, bet pēc brīža, kad Pepa un Džordžs sāk barot pīles, aina attālinās, un ēdiens, kas bija uz piknika segas, vairs tur nav. Šī noteikti ir kļūda, jo mēs nedomājam, ka tētis Cūciņš spēja apēst visu ēdienu dažu sekundžu laikā. Tagad nākamā kļūda arī ir dīvaina. Kad Pepa un Džordžs skrien pie mammas Cūciņas, atceries viņa pozīciju šeit, priekšā ir Džordžs un aiz viņa ir Pepa. Bet, kad aina attālinās, viņa pozīcijas ir mainījušās. Vēlāk sērijā Cūku ģimene atgriežas no laivu brauciena. Un ja mēs paskatāmies uz laivas aizmugurējo daļu, tur nav nekā, bet pēc dažām sekundēm no nekurienes parādās metāla gabals. Tiešām, šī laiva šķiet maģiska. Sērijā, kurā Pepa un viņas ģimene gatavo banānu splitu, mēs pamanījām dažas dīvainas kļūdas. Sākumā, kad Pepa jautā vecmāmiņai Sivēnam, kas ir banānu saldējuma deserts, uz galda ir koka dēlītes ar nazi un 5 banāniem. Pēc tam, kad vecmāmiņas Sivēns un Džordžs katrs paņem pa vienam banānam, mēs pamanījām, ka koka dēlīšu vairs nav un uz šķīvja palikuši tikai 2 banāni. Un arī noslēpumaini saldējuma trauciņā parādās vēl viens banāns. Šī virtuve tiešām šķiet maģiska. Sērijā Madamas Gazeles māja Pepa, Džordžs, mamma Sivēns un tētis Sivēns ir devušies ciemos pie Madamas Gazeles. Kad viņi ienāk mājā, ģimene drīz saprot, ka viņas māju stumj šķībi blakus esošais augstais koks. Tagad skatieties uzmanīgi. Šeit mēs redzam, ka uz koka zara nav nekā. Bet vēlāk sērijā, kad Misters Bulls uzkāpj kokā, mēs varam pamanīt pūci, putna līgzdu un bišu stropu. Bet iepriekš mēs skaidri redzējām, ka uz koka nebija nekā. Sērijā Omi aita ievācas. Pepa un Sūzija spēlē spēles pie Sūzijas mājās. Pēc brīža ienāk mamma Aita, lai sakoptu istabu. Tagad skatieties uzmanīgi. Mamma Aita nes 3 kartona kastes un ieiet citā istabā. Bet kļūda ir tāda, ka, kad viņi nonāk otrā istabā, augšējās kartona kastes krāsa mainās uz baltu, taču iepriekš visas kastes bija vienā krāsā. Un tas vēl nav viss, kad mamma Aita noliek kastes, baltā kaste maģiski nomaina savu krāsu. Tagad tā atkal ir sākotnējā krāsā. Kartona kaste šķiet dzīvo savu dzīvi. Tāpat kā šajā ainā, kad runā Mendija Pelē. Griezdamās apkārt savā ratiņkrēslā, ja mēs apstādinām kadru īstajā brīdī, var redzēt, ka viņai trūkst sejas. Sērijā mūzikas instrumenti, kad tētis Cūka pasniedz Pepai bungas, kaut kas izskatās nedaudz dīvaini. Nav ne siksnas, ne auklas, pilnīgi nekā, ar ko tās noturēt. Un tomēr kaut kādā veidā, kad Pepa sāk spēlēt bungas, tās vienkārši peld gaisā, it kā tās turētu neredzamas rokas. Un kad Džordžs sāk pūst tauri, notiek kaut kas dīvains. Kur palika televizors un zelta zivtiņa? Izskatās, ka tie pazuda bez pēdām. Un visbeidzot, kad tētis Cūciņš aplaudē mammai Cūciņai, viņa rokas iziet cauri galvai. Tagad pāriesim pie sērijas Žagas. Kad Pepa pacēla savu karoti, viņas rokas izgāja cauri mammas Cūciņas brokastu bļodiņai. Un šajā ainā, kad tētis Cūciņš lēja piena brokastu pārslās, piena līmenis krūzē nemainījās ne par mata tiesu. Paskaties uz šo brokastu bļodu. Tā nav uz galda, tā peld gaisā. Pievērs uzmanību arī šai karotei Pepas rokā, jo jau nākamajā kadrā tā maģiski teleportējas uz galda. Sērijā Rebeka Trusīte mēs pamanījām virkni kļūdu. Šajā kadrā mēs burtiski varam redzēt Rebekas acis caur Ričarda ausīm. Šajā kadrā Ričarda ausis kļuva caurspīdīgas, un arī, kad Pepa gatavojās ieiet istabā, paskaties uz šīm durvīm. Tās ir atvērtas tuneļa virzienā. Bet, kad viņi ienāk istabā, tagad durvis ir atvērtas uz istabas pusi. Un, kad bērni spēlējas Pepas mājā, paskaties uz šo leļu māju aiz viņiem. Tai priekšpusē trūkst sienas, bet jau pēc mirkļa, nevienam to pat neaizskarot, siena parādās. Sērijā skolas autobusa brauciens uzreiz pamanījām smieklīgu kļūdu. Pašā sākumā visi vecāki atved savus bērnus uz lielo izbraucienu, bet kaut kas nav kārtībā. Ja paskatīsies uzmanīgi, pamanīsi, ka tur stāv kaķenes mamma, bet Kendija kaķene nekur nav redzama. Vai viņa aizmirsusi atvest savu meitu, vai arī animatori vienkārši pavisam aizmirsuši par Kendi. Un šajā ainā paskaties uz Sūzijas pusdienu kastīti. Atceries, kā novietots pusapēstais ābols, jo pēc dažiem kadriem ābols maģiski apgriežas otrādi. Un tas vēl nav viss. Tieši tad, kad Sūzija aizver savu pusdienu kastīti, ābols pazūd.
Un visbeidzot, pēc tam, kad Pepa sāk barot pīles, mēs redzam, ka viņai palicis tikai mazs maizes gabaliņš. Bet burtiski nākamajā kadrā aina attālinās. Un tagad paskaties uz Pepas maizi. Tā atkal ir sākotnējā izmērā. Vai tā ir kaut kāda bezgalīgas maizes kļūda? Sērijā Policija, kad policists Panda nejauši uztriecas kokam, nokrīt daži āboli, bet te ir kļūda. Tikai dažus mirkļus iepriekš, kad mēs pirmo reizi redzējām to pašu koku, uz tā vispār nebija ābolu. Tad no kurienes tie parādījās? Vai nu tie āboli parādījās no zila gaisa, vai arī animatori pēdējā brīdī deva kokam uzkodu. Sērijā Zoja Zebra, pasnieka meita, kad Zebras kungs atnāk savākt pastu no pastkastītes, paskatieties uz šo koku tieši šeit. Tas pat nav savienots ar zemi. Koks burtiski peld gaisā. Vēlāk sērijā mēs redzam, kā Sūzija Aita ieiet Zojas mājā uz dzimšanas dienas ballīti. Bet kļūda ir tāda, ka, kad ballīte sākas, viņa nav redzama nekur. Turpinot ar sēriju Ķirbju ballīte, uzreiz, kad redzam cūku ģimenes māju, debesis ir violetas, bet, kad tētis cūka ir virtuvē, debesis ir zilas. Dažu sekundžu laikā debesis nomainīja krāsu. Un, kad Pepa un viņas draugi dodas uz Sūzijas māju, viņas pie durvīm sagaida mamma Aita, bet, kad Sūzija iznāk ārā, mamma Aita pazūd. Un visbeidzot, kad Sūzija runā ar madāmu Gazelu, paskatieties uz spoguli šeit. Un nē, mēs nerunājam par madāmas Gazeles pazudušo ēnu, mēs runājam par sienas krāsu. Sienas krāsa atspulgā ir atšķirīga no tās, kāda tā patiesībā ir. Sērijā Batuti mēs atrodamies Misas Truša Batutu parkā, kad Misa Trusis viņiem sniedz instrukcijas. Ja paskatāmies aiz viņas, varam redzēt tukšu galdu un plauktu, kas pilns ar apaviem. Pēc tam, kad Misa Trusis pabeidz savu instrukciju un atgriežas pie sava galda, mēs tagad varam pamanīt, ka uz viņas galda ir zils zābaks, bet iepriekš galds bija pilnīgi tukšs, un tas vēl nav viss. Šeit Sūzijas apavi ir zili. Bet, kad viņi tos novelk, tie pēkšņi kļūst violeti. Un tas vēl nav viss. Šī sērija ir pilna ar krāsainām kļūdām. Paskatieties uz Džordža un Ričarda zābakiem šeit. Tie ir sarkani un zili. Bet, kad viņi liek savus zābakus uz galda, tie tagad ir zaļi un violeti. Un visbeidzot, kad Sūzija lēkā uz sava batuta apmale ir violeta. Tomēr, kad viņi norāda, ka tētis cūciņš ir uz batuta, apmale ir zila. Tālāk mums ir vectēva cūciņa dzimšanas diena. Vispirms paskatieties uz ballītes cepuri, ko paņem vectēvs cūciņš, jo tās krāsa patiesībā mainās brīdī, kad viņš to uzliek galvā. Tad pie galda, kur sēž vecmāmiņa un vectēvs cūciņš, jūs skaidri redzat 4 salvetes. Bet, kad Pepa un Džordžs nolem 2 no tām izmantot kā ballītes cepures, pēkšņi neviena vairs nav palikusi, un ar to viss nebeidzas. Kamēr viesmīļi pasniedz spagetī, kundze kaķi redzam sēžam kopā ar kundzi suni, bet tikai dažos kadros iepriekš viņi sēdēja kopā ar kungu kaķi. Tātad, ja vien viņa nav apguvusi teleportāciju, tas ir vēl viens animācijas veidotāja kļūdas piemērs. Un vēl viena pēdējā detaļa. Paskatieties uz ziediem uz mammas cūkas kleitas, jo pēc tam, kad vectēvs cūka saka, ka viņš ir par vecu īstai ballītei, paskatieties vēlreiz uz mammas cūkas kleitu. Ziedu dizains uz tās patiesībā mainās. Turpinot pašā sērijas Ķirbju konkursa sākumā, madāma Gazela skaidro Ķirbju konkursa noteikumus, bet turiet acis uz fona. Konkrēti, šie 2 ķirbji. Viens atrodas uz grāmatu plaukta augšas, bet otrs uz zaļā skapīša pa kreisi. Bet tikai pēc dažiem kadriem, kad visi pacēja savus ķirbjus, abi šie ķirbji ir pazuduši. Un tad, it kā nekas nebūtu noticis, abi ķirbji maģiski atkal parādās. Taču tas nav vienīgais pazušanas triks, kad Denijs saka, Pepa šeit nav, blakus viņam ir tukšs sarkans krēsls. Bet jau nākamajā kadrā Rebeka pēkšņi parādās, sēžot tajā pašā sarkanajā krēslā. Un tas sarkanais krēsls, kurā viņa sēdēja iepriekš, tas noslēpumaini teleportējas blakus Sūzijai. Un visbeidzot, kad Pedro saņem savu balvu, pievērsiet uzmanību viņa krēsla krāsai. Vienā brīdī tas ir oranžs, bet nākamajā tas kļūst gaiši zils. Varbūt viņa balva bija bezmaksas krēsla pārvērtības. Sērija Labdarības veikals ir kļūdu pilna labdarība. Pievērsiet uzmanību vecmāmiņas vilkas kleitai. Sākumā tā ir violeta, bet pēc dažiem mirkļiem tā kļūst tirkīza. Un tas vēl nav viss. Kad cūku ģimene izlemj, ko atdot, paskatieties uz šo datoru fonā. Kad Pepa pārvietojas no kreisās uz labo pusi, tas pazūd, un tā vietā parādās vecs krēsls. Vēlāk, kad mamma cūka rāda grāmatu tētim cūkam, dators atkal parādās, un vecais krēsls pārbīdās pa labi. Sērijā Skolas gada tirgus ir ļoti ātra animācijas kļūda. Paskaties, vai vari to pamanīt? Lūk, tu esi Pepa, tagad tu esi tīģeris. Ja mēs palēninām šo ainu, tad pašā pēdējā kadra brīdī var redzēt, ka ota maģiski paceļās gaisā.
Un arī tajā pašā sērijā, kad tētis Cūciņš izveido balonu dinozaura formā Džordžam, mēs varam pamanīt, ka balonam nav piesieta aukla. Bet, kad Džordžs sāk skriet ar balonu, aukla maģiski parādās. Sērijā Lielais barjerrifs Pepa un viņas ģimene turpina savas brīvdienas Austrālijā. Pašā sērijas sākumā mēs varam pamanīt grilu pie mājas durvīm. Vēlāk sērijā visi iekāp Missis Kengurienas zemūdenē, lai dotos aizraujošā piedzīvojumā un izpētītu Lielo barjerrifu. Bet, kad viņi atgriežas pēc jūras izpētes, mēs varam pamanīt, ka grils vairs nav tur. Ja vien kāds to nav nozadzis, kamēr viņi bija prom, tam vajadzētu būt tieši tur. Varbūt Austrālijā ir savs Lapsa kungs. Sērijā Vikingu diena, kad vectēvs Cūks skatās uz Miss Trusītes stenda caur binokli, mēs varam pamanīt, ka uz letes ir 3 kūkas gabali. Bet pēc dažām sekundēm aina pietuvinās stendam, un tagad tur ir tikai 2 kūkas gabali. Neviens šeit kūku neēd, tad kur tā pazuda? Un tas vēl nav viss. Mēs pamanījām vēl vienu kļūdu caur vectēva Cūka binokli. Ja pietuvinām vecmāmiņu vilku, redzam, ka viņas krūze ir zilā krāsā, bet, kad aina pietuvinās viņai, redzam, ka viņas krūzes krāsa tagad ir sarkana. Sērijā Mazulis Aleksandrs Cūka ģimene atrodas virtuvē un gaida, kad ieradīsies Mazulis Aleksandrs. Aiz tēta Cūkas uz tāfeles ir daži zīmējumi. Pagaidām vienkārši koncentrējies uz māju un pili. Pēc brīža, kad tētis Cūka runā un kamera pietuvina, pils joprojām ir tur, bet mājas zīmējums ir pazudis. Iepriekš māja bija tieši blakus pilī. Sērijā Laika kapsula, kad Sūzija ieliek mūzikas disku kapsulā, viena no viņas ausīm atdalās no galvas. Un arī, kad Pedro paceļ monētu, viena no viņa ausīm ir vairāk ieliekta galvā nekā otra. Un kad vecāki atnāk pakaļ bērniem, mēs redzam, ka ir 7 vecāki un 8 bērni. Bet kļūda ir tāda, ka, kad visi skatās videolenti, tur ir tikai 3 vecāki un 6 bērni. Un visbeidzot, ja paskatāmies zem televizora, mēs redzam videolenti atskaņotājā. Bet tikai pēc dažiem kadriem videolenta pazūd. Sērijā Sastrēgums, tad, kad Cūka ģimene iestrēgs sastrēgumā, māma Cūka brauc atpakaļ un izvēlas īsāko ceļu. Bet kļūda ir tāda, ka vēl pirms brīža tur nebija ceļa, pa kuru varētu saīsināt ceļu, un tad, kad ģimene atkal iestrēgs tajā pašā sastrēgumā, īsais ceļš pazūd. Vēlāk sērijā parādās kadrā vecmāmiņa un vectētiņš Cūka ar piknika grozu. Kad Pedro skrien uz piknika vietu, viņam no galvas atdalās auss. Turpinot, sērijā, kurā tētis Cūka pazaudēja savas brilles, mēs pamanījām virkni kļūdu. Kad Pepa un Džordžs ienāk savu vecāku istabā, vāze ir redzama stāvam pie loga, bet vēlāk tā stāv pie skapja. Vannas istabā mēs pamanījām dīvainu kļūdu. Paskatieties uz Pepas atrašanās vietu šeit. Pepa ir aiz Džordža. Bet, kad Džordžs pārbauda vannu un aina attālinās, mēs redzam, ka Pepa tagad pārbauda tualetes vāku. Bet kā tas ir iespējams? Viņa bija aiz Džordža, un mēs neredzējām, ka viņa dotos uz to pusi. Tagad pāriesim pie sērijas Vakara pasakas. Šeit tētis Cūka lasa pasakas Pepai un Džordžam, un ja paskatāmies pa logu, mēs redzam mēnesi. Un ja paskatāmies pulkstenī, ir pulkstens 7 vakarā. Bet kļūda ir tāda, ka tikai dažus kadrus vēlāk, kad tētis Cūka pabeidz savu stāstu, mēnesis pazūd. Ir iespējams, ka mēnesis varēja aiziet prom, bet pulkstens joprojām rāda 7 vakarā. Tā tad nav pagājusi neviena minūte. Un tieši tad, kad tētis Cūka iziet no istabas, Džordžs pamostas, un mēnesis atkal parādās. Un arī, kad tētis Cūka dodas prom, paskatieties, kur novietot šis krēsls, jo tikai dažus kadrus vēlāk, kad Džordžs pamostas, krēsls jau ir pārvietots tuvāk sienai. Un visbeidzot, kad Pepa stāsta Džordžam, paskatieties uz šo rotaļmašīnu. Tā ir pavērsta pa labi. Bet tikai dažas ainas vēlāk mašīna maģiski apgriežas, un tagad tā ir pavērsta pa kreisi. Sērijā Labākā graudzene, kad Sūzija pirmo reizi ierodas, ārdurvis ir plaši atvērts. Bet tikai mirkli vēlāk, kad Pepa un Sūzija rāda vienu otrai mēli, durvis maģiski ir aizvērušās pašas no sevis. Tad, kad abas rakņājas par rotaļlietu grozu, siena blakus logam izskatās pilnīgi tukša, nav nevienas bildes. Bet jau nākamajā kadrā pēkšņi no nekurienes parādās 2 dinozauru gleznas. Un, lai viss būtu vēl smieklīgāk, kad Pepa uzlīmē plāksteri Džordžam, ja paskatās uz viņas rokas galu, tāpat nav piestiprināta pie ķermeņa. Sērijā Skolas autobusu brauciens jau pašā sākumā pamanījām smieklīgu kļūdu. Pašā sākumā visi vecāki atved savus bērnus uz lielo izbraucienu, bet kaut kas nav kārtībā. Ja paskatās uzmanīgi, var redzēt, ka mami kaķa stāv tur, bet Kandija kaķa nav nekur redzama. Vai viņa aizmirsusi atvest savu meitu, vai arī animatori vienkārši aizmirsuši par Kandiju. Un šajā ainā paskaties uz Sūzijas pusdienu kastīti. Atceries, kā ir novietots pusapēstais ābols, jo pēc dažiem kadriem ābols maģiski apgriežas otrādi.
Un tas vēl nav viss. Tieši tad, kad Sūzija aizver sev pusdienu kastīti, ābols pazūd. Un visbeidzot, pēc tam, kad Pepa sāk barot pīles, mēs redzam, ka viņai palicis tikai mazs maizes gabaliņš. Bet burtiski nākamajā kadrā aina attālinās. Un tagad paskaties uz Pepas maizi. Tā atkal ir sākotnējā izmērā. Vai tā ir kaut kāda bezgalīgas maizes kļūda? Apskatīsim dažas kļūdas, ko pamanījām sērijā Īvija. Piemēram, šajā ainā, kad vectētiņš Cūka zvana pie durvīm, mēs redzam, ka viņa deguns jau ir izspraucies cauri durvīm, vēl pirms tētis Cūka tās atver. Sērijā Jautrais skrējiens mēs pamanījām virkni kļūdu. Paskatieties uz tēti Cūku šeit. Viņš stāv tieši loga priekšā, bet tagad viņš stāv tieši blakus logam. Un tas nav tikai tētis Cūka, kura pozīcija mainās. Paskatieties uz spaini, tas ir starp logiem. Bet pirms mirkļa tas bija tieši loga priekšā. Un paskatieties arī uz vectēva suņa pozīciju. Aiz viņa ir dēlis, bet pa labi no viņa ir durvis. Bet, kad aina pietuvinās viņam, viņa pozīcija ir pilnīgi cita. Tagad pa labi no viņa ir loks. Atgriežoties pie sērijas Jautrā skrējiena, kad madāma Gazele stāsta tētim Cūkam par sacensībām, mēs varam pamanīt, ka klase izskatās neparasti lielāka nekā iepriekš. Pievērsiet uzmanību arī tāfelei kreisajā pusē, aiz tēta Cūkas. Tā ir pazudusi. Taču pēc mirkļa tāfele atkal parādās. Taču šoreiz tā atrodas istabas labajā pusē. Sērijā Izplakņu lēciens, skolas jumts atkal tek, un skolas jumts atkal tek. Vai jūs pamanāt kaut ko dīvainu šajā ainā, vai šeit nevajadzētu būt griestiem? Mēs savācām naudu, lai salabotu skolas jumtu. Šeit mēs redzam, kā lietus līst visā klasē, bet caurums pat nav tik liels. Tad no kurienes viss šis lietus līst? Vēlāk, kad Pepa un Džordžs stāsta mammai Cūkai par izplaķlēkšanu, fonā varam pamanīt ledusskapi. Un uz leduskapja durvīm ir dažādas uzlīmes. Tagad rūpīgi apskatiet šīs divas uzlīmes, A un B. Taču kļūda ir tāda, ka, kad aina pietuvinās mammai Cūkai, B uzlīme vienkārši pazūd. Sērijā Mazā laiva Cūku ģimene dodas piknikā. Kad viņi brauc uz piknika vietu, aina pietuvinās Pepai un Džordžam. Tagad skatieties uzmanīgi. Viņiem abiem kaut kas trūkst. Vai jūs zināt, kas tas ir? Patiesībā gan Pepai, gan Džordžam šajā kadrā nav roku. Un vēl, sēdeklis Pepas priekšā ir tukšs, lai gan pirms brīža mēs redzējām, ka tajā sēdēja tētis Cūka. Kad Cūku ģimene sasniedz piknika vietu, visi izlec no mašīnas, bet kad tētis Cūka grasījās izlekt no mašīnas, mēs pamanījām neparastu kļūdu. Skatieties uzmanīgi. Tētis Cūka ir piesprādzējies ar drošības jostu, bet kad viņš grasās izlekt, drošības josta pazūda. Sērijā Tuksnesis mēs pamanījām patiešām dīvainu kļūdu. Šeit Cūku ģimene kopā ar Kenguru ģimeni izpēta Austrālijas nomaļos apvidus. Vienā no ainām mamma Cūka vāc malku ugunskuram, kad tētis Kengurs izvēl grilu. Tagad pievērsiet uzmanību šiem zariem. Kad mamma Cūka noliek zarus un atspārda tos atpakaļ, zari joprojām ir turpat. Bet, kad Pepa ienāk kadrā, zars maģiski pazūd. Zari vienkārši pazuda mums acu priekšā. Un vēl mēs redzam pīļknābi tuksneša vidū, lai gan īstenībā tie dzīvo ūdenī. Tātad šī ir loģiska kļūda. Un tas vēl nav viss. Kad tētis Kengurs cep kukurūzu uz restēm, mēs redzam, ka uz restēm ir 5 gabali, bet kad viņš pasniedz kukurūzu uz šķīvja, tagad tur ir 6. Vienā no sērijām, kurā Pepa un viņas draugi izgatavo savus mūzikas instrumentus, mēs pamanījām smieklīgu kļūdu. Pašā sērijas sākumā mēs redzam bērnus spēlējam dažādus mūzikas instrumentus, kamēr madama Gazele viņus vēro. Un ja mēs paskatāmies tieši aiz madama Gazeles, mēs varam pamanīt glāzi, kas pilna ar krāsainiem zīmuļiem. Bet kļūda ir tāda, ka pēc mirkļa, kad madama Gazele iznes kasti, glāze aiz viņas pazūd. Bet pēc dažām sekundēm glāze, kas pilna ar krāsainiem zīmuļiem, atkal parādījās. Tāpat kā sērijā Skolas projekts, kad mamma Cūka atbild uz Suzijas zvanu, paskatieties uz šīm pogām. Pašlaik vienkārši pievērsiet uzmanību šai oranžajai pogai, jo kad aina pāriet no Suzija uz mammu Cūku, pogas uz telefona apmainās vietām. Iepriekš oranžā poga bija pa kreisi, bet tagad tā ir pa labi. Sērijā Tēta Cūkas birojas Pepa un Džordžs apciemo Tēta Cūkas biroju. Kad viņi ierodas birojā, mēs varam redzēt Tēta Cūkas galdu.
Tagad pievērsiet uzmanību tā novietojumam, jo drīz notiks kaut kas maģisks. Kad tēta cūka nonāk pie sava galda, tā atrašanās vieta ir pilnībā mainījusies. Iepriekš galds atradās istabas vidū, bet tagad tas ir novietots pie sienas, aiz kura ir tāfele. Sērijā Dens, Pepa un Džordžs jauti pavada laiku savā koku mājā, kad ierodas viņa draugi, taču šajā ainā ir daudz patiešām dīvainu kļūdu. Vispirms rūpīgi apskatiet Rebeku. Sākumā viņa izskatās pavisam normāli, bet tieši pirms viņa ieiet koku mājā, uz mirkli viņai pēkšņi uz sejas parādās dubļi, no kurienes tas vispār radās. Tad, kad Rebeka spēr soli cauri koku mājiņas durvīm, viņas ausis iziet tieši cauri sienai, bet ar to viss nebeidzas. Kad ierodas Pedro un Danijs, zars, uz kura stāv Pepa, maģiski kļūst garāks. Kā tas vispār ir iespējams? Vēlāk, kad Pepa izstumj Džordžu no koku mājiņas, daļa viņa deguna iziet tieši cauri Rebekas sejai. Un kad Rebeka iznes Ričardu ārā, viņa ausis iziet tieši cauri mājiņas sienai. Sērijā Polijas laivu brauciens vectēvs aizved Pepu un Džordžu kopā ar papagaili Poliju burāšanas braucienā. Tātad vectēvs cūka nospiež sviru un iedarbina savu laivu. Bet paga, te ir kļūda. Paskatieties uz sviru šeit un atgriezīsimies mazliet atpakaļ. Kā redzam, pirms brīža šajā laivā nebija nekādas sviras, bet tagad pēkšņi tāda ir parādījusies. Sērija Superkartupeļa ir pilna ar superkļūdām. Paskatieties uz šo galdu aiz Madamas Gazeles. Tur ir dažas rotaļlietas, bet pēc dažām sekundēm no nekurienes parādās 2 grāmatas. Un vēlāk sērijā Misters Kartupeļs iesprūst savā mašīnā un, lai glābtu situāciju, ierodas Superkartupeļs. Tad viņš izmanto savu superspēku, lai noņēmētu automašīnas stikla jumtu. Kļūda šeit ir tāda, ka pat pirms viņš pilnībā noņem vāku, Misters Kartupeļs izkāpj no mašīnas, iziet cauri stikla jumtam, kas pilnībā ir pretrunā ar fizikas likumiem. Izskatās, ka tieši Misters Kartupeļs ir īsts supervaronis. Sērijā Gašs ceļojums ar vilcienu tētis Cūciņš saņem vēstuli, kurā teikts, ka viņam jābrauc komandējumā, lai pārbaudītu ļoti svarīgu betonu. Pepa, mamma un Džordžs visi nolem doties kopā ar tēti un izbaudīt braucienu ar vilcienu. Visa Cūciņu ģimene dodas uz staciju un gaida vilcienu. Kad vilciens pienāk, viņi apsēžās savās vietās. Tagad skatieties uzmanīgi. Kad redzam vilcienu no attāluma, pamanām, ka viena kakene sēž vienu vietu aiz Cūciņu ģimenes. Bet problēma ir tāda, ka, kad vilciens sasniedz galamērķi, tā pati kakene ir redzama gaidot ārpus vilciena. Burtiski, tas pats tēls ir gan vilciena iekšpusē, gan ārpusē vienlaicīgi. Sērijā vecmāmiņas Cūcenes vistas, Pepa un Džordžs dodas uz savu vecvecāku māju. Un kad viņi ierodas mājā, vecmāmiņa Cūcene parāda Pepai un Džordžam viņu istabu. Jā, lecamā gulta! Jā! Tagad! Vai pamanīja kaut ko dīvainu? Pepa un Džordžs nomet savu koferi uz grīdas un sāk lēkāt pa gultu. Pievērs uzmanību, ka abi koferi ir uz grīdas. Bet kļūda ir tāda, ka pēc dažām sekundēm koferi maģiski pazūd. Tagad nākamajai kļūdai mēs atskaņosim jums fragmentu. Paskatieties, vai varat pamanīt kļūdu? Šīs sēklas izaugs par skaistiem ziediem. Vai pamanījāt, kad vectētiņš Cūciņš runā par sēklām, ievērojiet, kur atrodas laistāmais kanniņš. Tad aina pietuvinās sēklām un atgriežas sākotnējā pozīcijā. Bet paskatieties uz laistāmo kanniņu. Tās pozīcijas starp kadriem ir nedaudz mainījusies, un tas vēl nav viss. Šajā sērijā ir vēl smieklīgākas kļūdas. Paskatieties, kā vectētiņš Cūciņš pārkāp gravitācijas likums. Pēc tā, kā viņš tur kasti, visas sēklas vajadzētu izbirt uzreiz. Bet šeit katru reizi izkrīt tikai viena sēkla, un iepriekš kaste bija pilna ar sēklām. Bet tiklīdz izkrita pirmā sēkla, kaste kļuva pa pusei tukša, un pēc dažām sekundēm kaste atkal ir pilna ar sēklām. Vai tā ir kāda bezgalīgo sēklu kļūda? Un pēdējā kļūda šajā sērijā ir patiešām dīvaina. Kad vectētiņš Cūciņš dzen prom putnus, viņa roka pārklājas pāri Pepas sejai. Pepas sejai tagad aug ārā roka. Sērija Dabas taka ir pilna ar kļūdām. Mēs jums parādīsim 2 ainas. Paskatieties, vai varat pamanīt kļūdu? Vienkārši pievērsiet uzmanību tētim Cūciņam, jo kļūda ir saistīta ar viņu. Tēti, ko mēs redzēsim laukos? Šis ir Sākums. Dabas takas sākums. Mēs esam klāt. Urā! Vai tu to pamanīji? Pirmajā ainā tētis Cūciņš nenēsāja mugursomu, bet otrajā ainā viņš sēž ar mugursomu, kurai starp citu nav lēnces. Tā vienkārši ir pielipusi viņa mugurai, un lēnces parādās tikai tad, kad viņš izlec no mašīnas uz zemes. Tagad mēs esam pieraduši redzēt, kā viņi izlec no mašīnas, bet šoreiz viņi lec no mašīnas aizmugurs uz priekšu. Tagad tas jau ir nākamais līmenis. Un arī durvis ērti aizverās pašas no sevis. Un pats interesantākais visā šajā ir, kāpēc viņi vispār atver durvis, ja tāpat taisās izlekt no mašīnas? Sērijā Elektrības pārtraukums Pepa un Džordžs dejo savā viesistabā. Redzi to lampu?
Citās sērijās tādas lampas nebija. Atkal, sižeta dēļ viņi pievienoja kādu priekšmetu. Tas attiecas arī uz to, ka šajā sērijā viņi pievienoja pogu televizoram. Tikai tāpēc, lai vēlāk Pepa varētu to nospiest. Un pēc dažām sekundēm Aina pārslēdzas uz mammu Cūku, kas strādā. Arī šajā istabā iepriekš nebija tās lampas. Viņi vienkārši pievienoja šo lampu tikai šai Ainai. Dators ir izslēdzies. Oi, Kas ir elektrība? Elektrība. Vai pamanīja kaut ko? Tēta Cūkas putekļu sūcējs pazuda. Iepriekšējā sērijā šī bija tikai noliktavas telpa, bet šajā sērijā viņi to padarīja par pagrabu. Atšķirībā no sava nosaukuma, sērija Ideālā diena nemaz nav ideāla, jo tajā mēs pamanījām vairākas animācijas kļūdas. Šeit Pepa un viņas ģimene dodas uz tirdzniecības centru, lai māma Cūka varētu izbaudīt ideālu dienu. Un tieši tad, kad Cūka ģimene ieiet Miss Trusītes spā, mēs redzam, ka arī Misters Vērsis atrodas spā un saņem masāžu. Pēc brīža Pepa, Džordžs un tētis Cūka iziet no spā, lai izpētītu tirdzniecības centru. Un kamēr viņi to dara, viņi iet garām porcelāna veikalam. Un porcelāna veikalā mēs redzam Misteru Vērsi. Bet tikai pirms brīža viņš bija spā un saņēma masāžu. Vai viņš vienkārši teleportējās? Un tas vēl nav viss. Izpētot tirdzniecības centru, Pepa satiek Sūziju, un viņas nolēma uzņemt dažas jautras bildes fotokabīnē. Ja mēs uzmanīgi paskatāmies, varam pamanīt gleznas abās fotokabīnes pusēs. Bet kļūda ir tāda, ka, kad viņas iznāk no fotokabīnes, gleznas vairs tur nav. Taču iepriekš mēs skaidri redzējām divas gleznas abās kabīnes pusēs. Bet pagaidi, šajā sērijā ir palikusi vēl viena kļūda. Pēc lieliskas dienas Cūku ģimene iziet no tirdzniecības centra. Un ja mēs paskatāmies uz tirdzniecības centra ieeju, mēs varam pamanīt, ka abās durvju pusēs ir izvietoti 3 simboli. Bet problēma ir tāda, ka agrāk, kad Cūku ģimene iegāja tirdzniecības centrā, kreisajā pusē bija 4 simboli, nevis tikai 3. Sērijā Zobārsts, kad doktors Zilonis runā ar Pepu, ja mēs paskatāmies aiz viņa, tur nav nekā, tikai tukša siena. Bet nākamajā kadrā Aina nedaudz pietuvinās un pēkšņi parādās izlietne. Tāpat pēc dažām ainām mēs redzam, ka aiz Džordža ir mamma un tētis Cūka. Bet, kad kamera pietuvojas, viņa pazūd, un viņa vietā parādās aparāts ar ūdeni. Tāpat paskaties uzmanīgi uz šī glaznojuma novietojumu. Kā redzam, tā ir tuvu krēslam, tomēr līdz sērijas beigām glaznojums ir pārvietojies tālāk no krēsla. Atgriežoties nedaudz atpakaļ, ainā, kur Misters Zilonis gatavojas pārbaudīt Džordža zobus, varam pamanīt, ka glāzē ir nedaudz mutes skalojamā līdzekļa. Bet, kad Džordžs apsēžas uz krēsla, glāze ir pilnīgi tukša, taču pēc dažām sekundēm mutes skalojamais līdzeklis atkal parādās glāzē.